Kvalitatīva veselības aprūpe tuvāk dzīvesvietai ir būtiska, ja runājam par agrīnu diagnostiku un precīzu slimības ārstēšanas gaitu, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku atgriešanos ierastajā dzīves ritmā. Ja agrāk sabiedrībā valdīja uzskats, ka tikai galvaspilsētas lielajās slimnīcās ir iespējams saņemt mūsdienīgu un inovatīvu pakalpojumu, tad šobrīd jau sen tā vairs nav. Reizeknes slimnīca ir lielākais stacionārs un diagnostikas centrs Austrum Latvijā, kas sniedz daudz profila neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību. Vairāk kā 664 medicīnas speciālisti, no kuriem 124 ir augsti kvalificēti dažādu jomu ārsti, kas savu darbu ikdienā pielietojot ne tikai uzkrātās zināšanas un mūsdienīgākās diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģijas, gādā ne tikai par Reizeknes novada, bet arī tuvējo teritoriju cilvēku veselību. Reizeknes slimnīcā ārstniecisko palīdzību mēnesī vidēji saņem apmēram 1900 pacienti 23 dažādos profilos. Jāatzīst, ka viens no pieprasītākajiem un arī nozīmīgākajiem ir diagnostika, jo tā ļauj agrīni atklāt pat mazākās izmaiņas un ir zināms, ka agrīni atklāta slimība ir veiksmīgāk ārstējama. Patreiz mēs atrodamies Reizeknes slimnīcas staroterapijas nodaļā. Mūsu slimnīca nodrošina tikai pilsētas un rajona iedzīvotāju apkalpošanu, bet arī blakus rajona, Ludzas rajons, kas līdz pašai robežai ir, Balvu, Gulbenes rajona iedzīvotāji. Šeit staroterapijas nodaļā ir visi izmeklējumi praktiski, ko sniedz Rīgā, teiksim. Gan asinsvadu izmeklēšana, kompjutertomogrāfija, ultrasonoskopijas. Tas viss ir pieejams gan ambulatoriem, gan stacionāras pacientiem. Diagnostisko pakalpojumu klāstā ir rengenoloģiskie izmeklējumi, ultrasonogrāfijas izmeklējumi, funkcionālās diagnostikas un mamogrāfijas izmeklējums, kas ir zelta standarts agrīnas krūtsvēža diagnostikā, kā arī datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses izmeklējums. Tāpat rūpēs par pacientu veselību Reizeknes slimnīcā tiek nodrošināts plašs spektrs sirds un sirds asinsvadu izmeklējumu, jo nav noslēpums, ka tieši sirds un sirds asinsvadu slimības ir biežākais nāves iemesls Latvijā, tādēļ agrīna sirds diagnostika ir ļoti īpaši nozīmīga. Gan slimnīcā, gan ambulatorā daļā ir pieejami gan elektrokardiogrāfija, gan Holtera monitorēšana. Ja ir pamatotas aizdomas par sirds ritma traucējumiem pārsvarā, vai nav tur kādas ekstrasistoles, vai nav pauzes, nav skaidrs, kāpēc pacients ģīpst, tad mēs varam pielikt Holteri, cilvēks staigā ar viņu atkarībā no izmeklējuma veida vai no 24 stundas, vai no 48, pat līdz 72 stundām var rakstīt, un pēc tam kardiologs, aritmologs izvērtē to visu pierakstu, un secina, vai ir problēma, vai ir pauzes, vai nav jāliek papildus kaut kādas ierīces sirdsdarbības nodrošināšanai, vai tomēr viss ir kārtībā un jāmeklē citu iemeslu. Tāpat pacientiem sirds diagnostikā tiek piedāvāts jauns pakalpojums – sirds stimulātora izmeklējums. Kad pacientam ieliek stimulātoru, jau uzreiz izrakstā arī raksta, ka stimulātoru ir jāpārbauda reizi gadā vai reizi pusotrā gadā, lai nepalaist garām, kad izlādējās tā baterija, kas atrodas iekšā. Un pārbaudīt, vai adekvāti sirds atbild uz stimulāciju, vai pietiekoši ir impulss, kas liek sirdī sarauties, vai nav kādi mehāniskie bojājumi tieši pašā ierīcē vai elektrodā. Gan pēc Covid slimošanas, gan pie aizdomām par ļaundabīgiem procesiem plaušās pacientiem ir nepieciešams veikt fibrobronhoskopijas izmeklējumu, kas ir pieejams arī Reizeknes slimnīcā. Plaušu vēzis ir tas varbūt visbūtiskākais, kas bronhoskopijā var paņemt audu paraugu, nosūtīt histoloģijai, tālāk jau apstiprināt un virzīt pacientu ātrāk pa zaļo koridoru pie torakālā ķirurga, lai viņš arī var ātrāk uzsākt savu. Savukārt, ja mēs runājam par gremošanas traktu izmeklējumiem, tad kā zelta standarts jāmin tieši endoskopija, kas Reizeknes slimnīcā atbilst jaunāko inovāciju prasībām, jo ietver sevī gan mākslīgā intelekta atbalstu, gan jaudīgāko attēlu kvalitātes programmatūru. Biežākās indikācijas, proti augšējai endoskopijai, tās būtu vēža skrīnings, protams, attiecīgām pacientu grupām. Tālāk var pieminēt dzelzs deficīta anēmija, rīšanas traucējumi, protams, neskaidras sāpes vēdera
augšējā daļā, neskaidri novājēšanas svara zudums arī, ja. Teiksim, apakšējai endoskopijai arī pirmsvēža skrīnings. Pēc 50 gadiem rekomendēts būtu katram iedzīvotājam veikt apakšējai endoskopiju, kolonoskopiju. Un izējot no tā, ja nav patoloģijas, tad varbūt reizi 10 gados, ja atrod kādu patoloģiju, kādus veidojumus, tad ārsts, endoskopists vai speciālists gastroenterologs izvērtē, kad jāatkārto gads, 2, 3 vai 5 gadi. Un tad turpināsim tālāk indikācijas. Kolonoskopija ir, teiksim, vēdera uzpūšanās, vēdera izējas darbības traucējumi, caurejas vai aizcietējumi, tīpaši aizcietējumi radušies pēdējo mēnešu laikā nemotivēti, ja? Asins izdalījumi no taisnās zarnas, arī neskaidras sāpes vēdera lejas daļā. Tā tas būtu tādas galvenās indikācijas. Tāpat izmeklējuma laikā ir iespējams noņemt gan naudu paraugus padziļinātai laboratoriskajai izmeklēšanai, vai arī noņemt polipus. Kolonoskopija ir nozīmīgs izmeklējums arī pie tādas slimības kā hemoroīdi, lai piemeklētu atbilstošāko operācijas metodi. Piedāvājam pacientiem gan mazinvazīvas ķirurģiskas ārstēšanas metodes, gan radikālas, konvencionālas, kā arī endoskopiskas ārstēšanas metodes. Visbiežākā problēma, ar ko pacienti nokļūst šeit, ir hemoroidālā slimība. Ir arī dažādas funkcionālas proktoloģiskas saslimšanas, kā obstruktīvas defekācijas sindroms un citi. Mūsdienās pacienti jau ir pieraduši un zina, ka ķirurģijā tiek pielietotas lāzera metodes, tad mēs arī ar šo lāzeri piedāvājam pacientiem gan hemoroidālo slimību ārstēt, gan pilonoidālās sīnus operācijas. Tas ir dienas stacionārā veicamās operācijas, vai nu pacients tajā pašā dienā vai nākamajā iet mājās, un vēl aptuveni 7–10 dienas tiek rekomendēts ievērot tādu mājas režīmu. Reizeknes slimnīca turpina attīstīties un nodrošināt ne tikai kvalitatīvākos diagnostikas, bet arī ārstniecības pakalpojumus visiem Latvijas iedzīvotājiem.